We, participants of the project Youth for Synergy, made the movie Is It Easy to Be Young? We visited young people and businessmen who have different views, but they all have the same thoughts: fight, work, and stay in the country, in the borderline area. Here are some interviews that we have made. Okay, hello, my name is Ausma. I'm from Smilten Gymnasium, 12th class. And to answer the question, is it easy to be young? Well, I think it kind of is. For example, it's easy for me. If you are positive, if you are active, if you are open-minded, it's easy to react in any situation easily. For example, if you have some problems in your family, with your parents or with your friends, you can always ask for advice, for example, for teachers or for other relatives. So it's not that hard at all. When you get older, it's harder. For example, you have to face problems in life that you have never had experience before. For example, finding a job, finding a place where to live, and so on. So, to sum up, I think it's easy to be young. Klaus Kļaviņš is 19 years old youngster from Naukšēni. Klaus is studying in Valmiera, Vidzemes University. He says he won't be a physicist or a mathematician, but he's planning to do something with marketing or start his own business someday. He says that there is nothing hard being young. Kas ir viegli un kas ir jauns? Es sev uzskatu vēl par jaunu. Es nesūdzos par to, kā man ir. Tāpatās, ir kur dzīvot, ir kur mācīties, ir kur vienmēr atgriezties, ir kur tās draugus satikt. Es nezinu, nav grūti. Pat ja liekas grūti, bišķi paskaties atpakaļ, tad tas nebija grūti. Annija Beitiņa. She's 24 years old. She lives in Rūjiena, but works in Naukšēni. She's the head of youth center in Naukšēni. She says it's easy to be young, but sometimes it can be challenging and difficult. Kaut kādā ziņā ir viegli būt jaunam, un kaut kādā ziņā droši vien, ka nē. Ļoti grūts jautājums. Bet vienmēr es par to domāju, ka tad, kad tu esi maziņš, kaut kādos tīņa gados, tev gribas būt pieaugušam, tev gribas savu darbu, tev visu gribas, bet tad, kad tu visu to dabū, tad tu saproti, ka laikam jau tomēr bija labāk būt maziņam, tev nebija rūpes, tev nebija jāstrādā un tādas lietas, bet vai ir viegli būt jaunam? Droši vien kaut kādā ziņā jā, bet reizēm varbūt liekas arī, ka nē. Kaspars Eglītis has graduated Naukšēni Secondary School and Latvian Academy of Sport Education. He works in the rescue service in Valmiera and as a sport organizer in Naukšēni. He is in charge of sport games and tournaments. Kaspars thinks that youth builds the basics for life. Atceroties sevi, ir tā, ka no vienas puses ir viegli būt jaunam, no otras puses nav, jo tā jaunība ir pamatu veidošana, tāpatās kā ēkai. Pamats, kad mēs sākumā ceļam, ja pamati nav izdevušies, tad vai nu pēc laika tā ēka ir jārenovē. Tas tāpat arī cilvēkam, ja kaut kas nav izdevies dzīvē, tad pieaugušo gados ir tā, kad sanāk sevi laust, lai iemācītos kaut ko jaunu, lai sevi pilnveidot un sanāk strādāt stipri vairāk, nekā būtu jaunībā pastrādāts. Jānis Baunis is a winemaker for almost 4 years. He is from Naukšēni. His wine have earned several first places and awards in Latvia. Jānis plans to develop his business. He thinks that the main thing is the willpower, and then everything is possible. Tad dienu jau vecāks paliek, bet kas sarežģīts jau nav. Latvija, man liekas, pietiek jau maza. Man liekas, no jebkuras vietas var, ja grib kaut ko panākt, var izsisties no jebkurienes. Algar Mānamā is the leader of food processing company. The youngsters are able to work there and take a part in an internship as well. Ma arvan, et kui töö on, siis
ei ole võib-olla vahetus kohas sa elad, aga kui su tööd ei ole, raha ei saa kuskilt, siis paratamatult pead kuhugile mujale minema otsima tööd. Aga siin, kes meil noored on töö, nemad on rahul, sellepärast et nad on mitu aastat olnud meile peale kooli tulnud ja töötavad. Meelis Motus is the owner of the guest house Omanik. He has spent 20 years to develop a country life, but it still needs 10 years to achieve the goal. He says if you want to success, you need to start from the bottom. Ma arvan, et noorel on keeruline maal alustada. Et sul peab olema ikka selliseid, kes aitab ja päris nullist alustada on noorel küllaltki keeruline. Aga sa pead tahtma ise teha. Martin Širivč is a farmer and a carpenter. In his farm, he developed sheep farming and apiculture. Martin says you need to face your problems to become an adult. Es teikšu, ka ir jākļūt pieaugušiem. Ir problēmas, ir ikdienā ir daudz un dažādas problēmas. Viņas jārisinā, nedrīkst bēgt no viņām, ir jāstājās pretī, lai arī kas tas būtu un kā tur būtu. Arī par saimniecības lietām vienmēr mūžīgā problēma ir bijusi nauda, bet ir draugi, vienmēr var saaicināt draugu pulciņu un vajag mēģināt. Ja mēģinās, vajag tikai uzdrošināties. Gundika Thompsone is a person with many talents. She paints and helps to people. But in family farm, they grow chinchillas. She is very worried about our generation and feels sad about us. Par jūsu paaudzes raudu. Es neuzskatu, ka jums ir viegli. Jums ir vēl trakāk grūti. Mums bija tās sausmīgā smadzeņu skalošana. Jā, arī jums skalo smadzenes. Jābūt veiksmīgam, jābūt ir attiecīgas firmas drēbēm, ir attiecīgi biznesa, attiecīgi projekti. Many young people face problems with finding work, and the statistics show that youngsters still leave their homeland for a better life. But there are still some people who think that the best place to be in is your country. Katram jau savu dzīvi, lai viņš dara, kā viņš grib, vai uzskata par pareizi. Iespējams arī bija kaut kāda iemesla, kāpēc viņš brauc projām. Bet vienmēr iespējas ir censties darīt kaut ko šeit. Es uzskatu, ka tas ir bišķi labāk nekā doties un pat bēgt. Kādā brīdī noteikti bija tāda doma, jo tad, kad tu saproti, ka tu nevari atrast darbu vispār nekur un kad liekas, ka viss, tev būs, ka tu būs bezdarbnieks, tev nebūs ko ēst, tad, protams, reizēm bija tāda doma, bet es laikam esmu ļoti liels mājas cilvēks, un tad, kad es vienmēr gribēju braukt projām, es vienmēr padomāju par to, kad man paliek šeit mamma un tētis. Un tie ir tomēr mani paši tuvākie cilvēki, un es laikam bez viņiem nevarētu. Nē, noteikti projām, noteikti nē. Šeit droši vien, cik lielā mērā, cik plaši, tas jau droši vien būs atkarīgs no laika, bet to, kas paliks šeit, šajā apkaimē, tas ir viennozīmīgi. Andis Lācis is a co-owner of Metal Proceeding Company. He prefers living and working in his native city, Smiltene. Un te nepavadu tā ir milzīga, tā ir mana dzīve, kur Smiltenē mazā pilsētā ir fantastiski pavadīt laiku. Un strādāt un atstāt kaut ko dzimtajā pilsētā ir pievienotā vērtība. Tu jūties labi, ka tu vari kaut ko savai pilsētā. After all we have seen, we have made our minds. The life along the borderline is interesting and sometimes challenging. It all depends on what kind of future the person will choose. Aica, ai brāli, mēs brāli īstenībā. Aici, aica, ai brāli, mēs brāli igauni. Seal metsas erval väikses majas, kus elasid